Nu ko, esam ieradušies Rasītē, uzkrāmējušies. Tifanam jābrauc tūlīt kolas. Kāds sajūtas? Vlogs ir aizgājis. Kāds sajūtas? Normāli. Karsts. Karsts, jā. Jā, mani uz B šito te klases pārcēla. Nezinu, kāpēc. Nu, zinu, kāpēc, bet nevajadzēja tā darīt viņiem. Nē, nu, es pa ātru sanāku priekš C braucējiem. Uz piedestālu taču šodien nekāps. Kaut kā tā. Nav stāsti. P1 pēc kvaļa. Vai tad? Jā, pirmais. Nu, vismaz bija. Jau jāiet džumīt. Man taču nav jēga. Uzlīmes līmējās vaļā. Kurš tik jau uzlīmē? Ģimene arī ir ieradusies. Tev gāzi? Otrā te. Labi. Stop. Kā šitāds te ir izaudzis? Skaties, ka bupo. Cauri uztaisīja otrā pusē. Ko teiks? Atpliksies, bļa. Labi. Viss slikti. Tajūk slīd. Mēģinās kaut ko saķūnēt, nevienam nav vispār. Bet, nu, gan jau, ka gonka beigusies. Un es tev pasaku, paļu bomu, ka viņi iespēja. Varbūt jā, viena apla divas. Nē, 2 gols. Nav, te nav. Tev ir ko jau priekšā? Nav. Tas ir matēt virsmu. Karsts. Tā ir arī. Tur viens ir gatavs. Viņam jāuztais ir rivāt virsmu. Kā Fifans brauks? Kas tad brauc tagad? Un kas pēc tam brauks? Ko tā aizlaid? To līkumu, ko mēs trenējām, toreiz atceries kājiņās mums. Tas ir akal dubļos. Un vēl šur tur bija pirms viņa arī. Kā iekšā priekšā aizgāja, domāju, tūlīt būs gurts kaut kā savācos. Ka nebija plēvi noplēst, braucu tā kā ir pils stikls, ne pils, bet... Kas ir startu? Ai, nerunā. Kas bija startā? Atkal aizgāja priekšā. Sveicīte. Un sajūta sajies? Jā, sajiet. Nav variantu. Nezinu, draugs skatīsies. Kā būs, tā būs. Sit golociņu. Super? Jā? Sārāpi super.
Šautauts visiem faniem. Neko neredzu! Labs, 9. Ja, ka norāv to pirmo plēvītu uzreiz visam. Ai, palaida. Es jau mēs poči teicu, Viņš sabijies bija. Man bija pohuji, sēd virsū tik kaut kā. Ew, pastāst, kāpēc kritienu pirmo reizi redzēju, ka šit sāk braukt vispār, blekājas pa gaisu, do virsū. Man bija vienalga viss. Rūčka tāda, noro. Šitos te arī pa vienam es viss nemācēju, ka rauta visu, nā, nost. Ew, katrs aplis 7 sekundes klāt. Viņa laikam uz apli. Un pēdējā aplī, pēdējā aplī bija tā, kad tu iepaliki 9 sekundes, un tagad finišā bija nepilna sekunda. Man vēl laik čučut patrenēties. Super. Neredzu. Arī neredzē. Super! Šarapē. Parāto. Ejam. Oskars Kulma treniņi. Tā kā pat rasi. Es domāju, ka izslēg. Uzvārne LV. Palīdz sponsor Fifans. Lūdzu. Man arī var piebest pie reizes. Gonki noslēgusies, ļoti labs rezultāts uzrādīja. Kā tev gāja Fifam, pastāst pats? Ļoti labi. Sekunda katrā braucienā un pirmais būs palicis otrais. Krač, treneris viņu ir labi satrenējis. Un viņš tagad jau spiež tam, kurš līdenē pa pirmo gāja. Man arī labi diezgan. Bet, sūdīgi, bet labi. Pirmajā, sāksim jau, es nezinu, pa ko izstāstīja, laikam jau kaut kas filmē, kaut ko sajūgs sāk slīdēt baigi. Sentēvu metodē viņi bišķi atjaunojām uz pirmo braucienu. Tāds gāziens uznāca, ka vispār nekas, tā kā trase nebija pa lielam peldējām tur. Un tas sajūgs tur atkal sāka slīdēt. Un, viss slikti, bet beigās es biju 9. Tā kā, B klasē, kas diezgan labs rezultāts priekš manis. Kopumā labi diena, otro brauciens nebrauc, jo negribēju motus saplēst vairāk vai mazāk. Tagad aizies nodot šitos te. Un tad jau uz abalvu. Brīlis arī papis. 3. aplī nomet. Un jā. Vēl jau tevi jānofilmē kādu. Tūlīt būs kaut kas pārsteidzošs. Otro vietu izcīnīja Kristaps ir iesniegs, Saldus Sport motoklubs. Sporta veidā nav ar visu uzvarētāju apbalvošanu. Uzgodā piedestālā Kristaps Aurītis, Kristaps Rieznieks un Rēnis Augstmanīs. Lūk, pirmais trīnieks. Tajā gadā. Un Pludo šampānietis jau kārtīgi šodien ir iesvētīts godā piedestālā. Nopludināt šampāniju ne tikai lietu spējīgs ir, bet arī šampānieša pilieni pamatīgi samērcē šo sakarslušo godā piedestālu, kur tu... Rēnei! Nevāk dzert, Džeki. Pauzu, un izdzert. Erika atnāca.